Es negribu vai pēc gada, vai pēc 2 gadām iet prom no skolā. Es gribu vēl pastrādāt, bet es domāju, ka ja turpināsies tā, ka ir tagad, ja tas nebūs pēdējais gads, bet varbūt priekšpēdējais gads, kad es teikšu, ka tas ir viss. Es esmu skolotāja, kas smaida, kas ļoti mīl ar bērniem runāt. Bet man tas smaids ir pazudis. Disciplīnas problēmas, man liekas, ir visur, visās skolās. Skolotāji ir pārguruši arī visur. Lielākais ir tas, kad visu laiku ir cīņa nemitīgi ar disciplīnu klasē, un tas ļoti nogurdina. Bet diena ir reizēm briesmīgi. Vienmēr jau netiek galā tikai ar to elpošanu. Šie visi izglītības ministrijas kursi, tur ir ūdens liešana. Tur stāsta teoriju, ko mēs jau sen esam grāmatās izlasījuši. Mēs jau visur vairāk vai mazāk mēs iegūstam informāciju, teiksim, tādas akadēmiskas zināšanas par lietām. Uz tādām prasmēm, kā to visu pielietot, metodikām, ir ļoti maz. Un tu peries kā pliks pa nātrēm. Tad es, kad ieraudzīju šo piedāvājumu, domāju, te varētu būt kaut kas tāds, ko es varētu tā kā izmantot, ko es varētu paņemt, ja. Es neesmu neko tādu redzējusi vai izmantojusi. Skolotāji jau negrib šobrīd pieteikties uz kursiem, ka viņi ir pārslodzē, kad daudz jāklausās, kas patērē ilgu laiku, bet šeit bija tā, ka tas bija ļoti reāli. Ir ļoti ērti, kad ir tikai tās 15-20 minūtes un var tā kārtīgi noskatīties vienreiz, otrais un pierakstīt. Man arī ļoti patīk, tad, kad var klausīties nevis te obligātās lekcijas zūmos pa darba laiku, kad tu noteikti pusi nedzirdi. Tas bija tieši metodes, instrumenti darbošanās. Un galvenais tas, ka palīdzēt pašam sev. Man patīk arī tā lieta, ka nav tikai neklātiena, bet ir nevis viens pats, bet kad ir šīs konsultācijas, kad es varu arī ar citiem paklausīties, kā citiem iet. Katru dienu sekoju līdzi, konspektēju, ļoti uzmanīgi klausos. Tiešām mūsdienīgi, moderni, bez liekvārdības, bez tukšumiem, bez visādām, tādām neiedzīgām lietām, kuras paņem laiku. Man ļoti palīdz, un es mēģināšu to ieviest ikdienā. Es domāju, ka jebkuram skolotājam to vajadzētu, it sevišķi, ja ir, tiešām tādas disciplīnas problēmas, klasē vai grupā. Pieķeru sevi pie domas, kad es ik pa laikam klasē apstājos un domāju, kā šajā situācijā vajadzētu rīkoties. Nevis tā kā agrāk es reaģēju, bet ko tieši tagad es varētu darīt vai teikt savādāk bērnam. Izpildot šīs te jūsu dotās vienkāršās norādes, mierīgāk pašam, mierīgāk klasē. Šis ir ļoti labi, ka tas materiāls paliks, un es varbūt, šo visu mācību gadu varēšu izmantot pamazām. Paldies par to, ko jūs darat. Tas ir vērtīgi.